Labrīt! Ir 2:30 naktī. Es esmu ārā uz balkona. Es speciāli ieslēdzu ofisa gaismu to te, lai mani redzētu. Īsi sakot, es nevaru aizmigt jau kuru reizi. Man vienkārši nenāk miegs. Man ir karsts, man sāp mugura. Es godīgi sakot, es nevaru aizmigt. Man ik pa laikam ir šī tāda, iepriekš man bija vidēji, 2 reizes mēnesī, ka man ir tāda nakts, kur es vienkārši neguļu, tāpēc, ka es vienkārši fiziski nevaru aizmigt, bet šis jau palaik bija kā absurdi. Un, jā, tā kā es tagad stāvu ārā augstumā. Redziet, kā vējš pūš un sniegs kūst, tāpēc, ka pēdējā laikā ir bijuši plusi, nevis mīnus. Bet, jā, es nevaru aizmigt pilnībā, un es nezinu, ko par to darīt. Es esmu uz balkona, kur tagad ir diezgan nodižs ar putnu kakām un spalvām un ko. Bet tas klusums. Tas klusums man liek, kad es guļu gultā un es domāju, un īpaši tagad es dzīvoju viens pats. Tagad es ar draugu dzīvoju, protams, ir bijis savādāk, bet es visu laiku, ne visu laiku, ik pa nedēļu, ik pa 2, man atnāk atpakaļ gultā. Konkrēti, kamēr es guļu un vienkārši pilnīgi klusumā, es nevaru aizmigt. Man vienkārši lēnām atmiņas nāk atpakaļ no bērnības vai no par pilnīgi ko citu, un tas man pārsteidz, ka es pateikšu godīgi, es ļoti daudz esmu aizmirsis. Es tiešām, es tā kā fucking Alzheimer's patients vienkārši dzīvoju. Es esmu tik daudz aizmirsis, es vienkārši nezinu, kas notiek. Un tagad es guļu tur, es atceros ik pa laikam, kas man bija, ka man ir zeju baldos, ka es gribu iet gulēt, es gribu aizmigt, tas man rītdien ir jāstrādā. Bet tajā pašā brīdī tā kā es vienkārši atceros kaut kādas atmiņas, es par to pilnīgi biju aizmirsis. Jā, šis notika, jā, šitie cilvēki, es biju draugi ar viņiem kādreiz. Jā, šis notika, tas notika. Es ēdu to, es jūtu šito, un es tāds, es šito vienkārši biju aizmirsis, un es tāds, es nezinu, es vienkārši gribēju par to padomāt un parunāt, bija, tāpēc, ka es nevaru aizmigt jau kuru reizi. Un, jā, es nezinu, kāpēc tas notiek ar mani vai ko. Es pateikšu godīgi, šis ir diezgan tā kā embarrassing to pateikt, piku kauns. Īpaši kā latvietim un vēl vairāk vīrietim. Man ir diezgan daudz dūmus galvā, ko es vienkārši nesaprotu. Un man viņus varbūt vajadzētu. Es parasti runāju ar sevi vienkārši. Neviens šito neskatās tik un tā. Šitas ir vienkārši skizofrēnija priekš manas nākotnē, bet man ir daudz lietas, ko es nesaprotu, un varbūt man vajadzētu kaut kādu profesionālu viedokli uz to. Es neesmu daudz par lietām, vispār lietādi, es nezinu, kāpēc. Man nepatīk par daudz lietām runāt, es atzīšu. Un ir tik daudz tēmas, ko es gribētu saprast, kāpēc tas tā ir, bet es nevaru vienkārši izrunāt to pat arhīvā, tāpēc, ka tam pat ir pamest tā kā vienkārši izrunāt to ir grūti man. Un jā, tāpēc es to parasti arhīvā nelieku. Man bija dažas reizes, kad es ieliku šo to arhīvā, vispār samērā daudz par to vispār ir tā kā unlisted vai ķipa privātots uz manu arhīvu. Tā kā viņi nevar baigi atrast, un es par to esmu aizmirsis izmet, ja es eju pašā YouTube studio skatīties, es viņu pat nevaru redzēt, bet diezgan daudz. Es vēlos noskaidrot, bet es nezinu kā. Es pateikšu godīgi, es nezinu kā. Man ir tas, ka es esmu ļoti dīvainā mentālā pagaidām, jo pēdējos 2 nedēļas, 3 nedēļas. Visu šo darbu un burnout un vienkārši zējbalismu par pilnīgi visu gandrīz. Bet jā, tas bija, kas man pagaidām ir uz prāta. Es salstu, man jāiet atpakaļ gulēt.